Iedomājos par Džeinu Eiru un šo Mistera Ročestera pirmo sievu, Bertu Meisoni, kura tika iespundēta bēniņos, turēta tur gadiem ilgi, lai slēptu no sabiedrības viņas vājprātu. Un tas man likās tāds perfekts šo te gotisko šausmu iemiesojums, šis tēls, kā kaut kas svešāds, nesaprotams, neparedzams un tumšiem noslēpumiem apvīts. Un tad es sāku tā kā dziļāk nedaudz urpties un domāt par Bertu Meisoni un viņas tēlu. Sākotnēji es ķēros klāt pie šī tēla un šīs idejas ar tām acīm, kādas man bija. Es neatceros, 11, 12, 13 gadi, kad es lasīju Džeinu Eiru, un tad tas bija skaidri labais, sliktais vai bīstamais un nezinu, pozitīvais tēls, bet tad ar pieaugušu cilvēku acīm, protams, skatoties uz šo situāciju, sanāk pilnīgi gandrīz vai pretēji, un domājot par to, ko nozīmē būt ieslodzītam, neatkarīgi ne no kādiem veselības stāvokļiem, bet ieslodzītam vienā telpā vai ieslodzītāji vienā telpā gadiem ilgi, bez jēdzīga kontakta ar citiem cilvēkiem, kā tas var iespaidot cilvēka mentālo veselību un sajūtas, izjūtas labbūšanu. Un tad es mēģinot kaut nedaudz to saprast un velkot paralēles ar savu tādu ļoti piezemēto, ikdienišķo vientulības pieredzi, es sapratu, ka tas visticamāk iedragātu gan manu, gan ļoti daudz citu cilvēku šo te mentālo veselību. Jo tas, ko es pieredzu, kad es kādu laiku nesatieku vai nesarunājos ar kādiem tuvākiem cilvēkiem, ir tas, ka jā, šīs te domas, kas varbūt ir kādas negatīvas vai domas, kas izraisa kaut kādu satraukumu vai bažas, ka tās vientulībā tās izaug milzīgas. Un tas nav attiecināms uz to, cik tās domas varbūt ir par nopietnām lietām vai nē, bet tas ir tieši to, ka, kad nav kontakts ar citiem cilvēkiem, tāds jēdzīgs kontakts, tad jā, šīs te mazās domas vai tās domas, kuras citā laikā var tā kā nolikt līdzās citām domām, tās pārņem sevi savā varā un izaug par tādiem lieliem, pat ne briesmoņiem, bet par kaut ko tādu, kas tevi tur savā varā un nelaiž vaļā. Un tāpēc es izveidoju šīs te 3 mazās skulptūriņas, kuras ir, tā kaut kādi 10–12 centimetri. Tā ļoti ātri mēģinot iztēloties šo te izmisuma stāvokli, kādā droši vien Berta bija. Un tad es viņus uztaisīju, palielināju, man tur sanāk, es nezinu, 10 reižu, kā tās domas, kas izaug un pārņem savā varā, tad, kad pārāk ilgi es esmu kopā ar sevi. Jā, trakajām ārzemju sievietēm, jo viņa jau bija nav skaidri zināms, varbūt nav skaidri pateikts tieši, vai kāda ir viņas rases piederība, vai varbūt viņas māte bija melnādaina un tēvs bija baltais cilvēks, vai varbūt nē, bet jebkurā gadījumā viņa nāk no eksotiska tālas zemes. Tur ir minēts, ka viņai patīk nedaudz iedzert, iespējams viņai patīk flirtēt, jo viņa ir skaista. Līdz ar to tas ir viss, kas pat neapspriežot viņas garīgo veselību, mentālo veselību, tur ir pietiekami daudz iemeslu, lai viņu ieslēgtu bēniņos. Un Misters Ročesters, kā cienījams angļu aristokrāts vai augstākās šķiras pārstāvis, varētu no viņas kaunēties. Jā, par to runā vairāk, atklātāk, bet man liekas tā privāti joprojām ir tāda, ir tāds nedaudz tabū, ir nedaudz bail par to runāt. Māksla, man liekas, tā
terapija. Tas ir veids, kā pirmkārt, tu radi savu pasauli, kurā vari radīt savus noteikumus, aizmirst par visu pārējo un tā kā ieiet tajā radošajā procesā, un tas uzreiz tā kā atmet uz brīdi atkrīt visas citas varbūt problēmas. Un, protams, tas ir tā no tāda personiskā skatījuma, varbūt tā, vai kā skatītājai, vai es kā skatītāja, vai varbūt kā cita skatītāja. Jā, tas ir tāds veids, kā var par to varbūt maigāk runāt, drošāk runāt, ka tas uzdod varbūt jautājumus vai kaut ko cerams, vai liek aizdomāties, bet tas nav tā vai nu uzbrukoši, vai viennozīmīgi. Jā, ir tā, vai nu tu esi vesela, vai tev ir problēmas. Tā, man šķiet.